Zviedrija ir mūsu tuvākais kaimiņš, un, kā man vecāki mācīja, kaimiņiem ir jācenš sadzīvot pa labam. Un, lai mēs sadzīvot ar kaimiņu pa labam, mums, acīm redzot, nebūtu pieklājīgi viņu uzvarēt. Nu, tas tā mazliet nenopietni, bet nopietni tas, ka mūsu izlases galvenais treneris Aleksandrs Beļauskis vislabāk no visiem mūsu treneriem, varbūt Kurts Lincerēms labāk zināja, bet Beļauskis zina, kas ir zviedru hokejs. Un viņš zina arī, kā pret to cīnīties. Vai izdosies kaut kādus vaļņus uzbūvēt, lai zviedri mūs nesagrauj, lai nebūtu teiksim, liels zaudējums. Nu, liels zaudējums nebūs, bet es domāju, ka arī liela uzvara nevar būt. Nu, gribētos jau būt optimistam, bet, diemžēl šoreiz man vēl ir jābūt realistam.